Labdien, labdien visiem! Mēs te laiciņu, tā man kaut kas ar apgaismumu laikam jātaisa būs no vienas puses. Mēs laiciņu neesam taisījuši vaļā nevienu paciņu, man te ir atnākusi paciņa. Šodien attaisīsim, paskatīsimies, kas tur iekšā. Tur ir diezgan, pēc manām domām, diezgan interesantas lietas. Tā ka tūlīt skatīsim. Tā, kas mums te ir atnācis? Tātad autosalona dvielis, jā, vaiberītis, ar ko var ļoti labi paneļus, mierīgi var sēdekļus tīrīt, griestus, nu, teiksim tā, tāds gan sausā veidā, gan mitrā veidā. Tā, tad mums ir maltas lincēklas kopā ar ingveru un žāvētu plūmi. Es viņas esmu ļoti iemīļojusi, man šitā jau ir 3. paciņa. Taisu sev salātiņus ar auglīšiem un citur es viņus, citi pankūkās pievieno, kad omletes taisa pievieno. Nu, man ir iepaticies vienkārši tas salātiņš ar auglīšiem ļoti. Un viņas tādas bišķi ir kā apgrauzdētas, tādas bišķi hrum. Un man tas patīk. Tā, tad ir vesela kaudze ar mistiku pastām, tā kā bija mums ļoti laba akcija. Te ir vienkārši ļoti daudz mistiku pastas. Ar šo pastu var tīrīt principā visas virsmas, viņa ir drusku abrazīva, bet kā izlietnes un šito te galda virsmu esmu tīrījusi, nu man viņa nav glancētājā, nenoskrāpēja plīts virsmas, kaut kur durvis varbūt ir netīrākas, tā ka tās pašas duškabīnes, vannas, toaletes un plus vēl šitas te involver diskas vai involver švammi var nopirkt klāt. Man liekas, jebko gandrīz var. Protams, ļoti aizlaistas vietas, kur, saprotiet, šie ir ekoprodukti, jā. Un ja ir ļoti, piemēram, rūsa liela vai kaļķis diezgan, jau ilggadīgs, uzreiz es ar vienu momentu, ar vienu rāvienu, protams, nenotīrīs. Tur jau varbūt vajag kaut ko spēcīgāku vai vairākas reizes, jā, iet klāt un tīrīt. Bet, šitas ir vienkārši vau, jā, tas involver tie visi diski un švammes plus mistika pasta. Šitas jau pats viens arī ir, viņi atsevišķi arī ir ļoti labi. Un bija ļoti laba akcija arī mistika granulām. Ļoti labi šķidrā veidā, tur, kur vajag tīrīt. Ļoti labi noņem taukainos nosēdumus. Ar verdošu ūdeni aplējam, uztaisam šķidrumu un tīram, piemēram, tur, kur ir virtuvē skapīšus, ja kaut kur ir tāds tas netīrāks moments, jā, kur ir vairāk varbūt tie lipīgie tauki, vai, piemēram, ja ne tie skapīši, tā flīzītes un ļoti labi darbojas, ja viņā var iemērkt to produktu, jā. Ļoti labi valinošas efekts, dzeltenos visādus pleķus, sarkanus pleķus un tam līdzīgi, jā, ļoti labi izņem laukā. Bet sāk savu iedarbību, kad aplē ar verdošu ūdeni. Nākošais ir autodvielītis, 2-pusējas autodvielītis. Tā, beidzot, man arī būs tāds pats kā manam vīram. Galvenais, es viņam uz dzimšanas dienu uzdāvināju, viņš tur kaifo visu. Viņš saka, oi, kāds foršs man ir autodvielītis. Viņš pārsvarā, kad ir tas mitrais laiks, no iekšpuses noslauka logu un saka ļoti labi. Kāds viņš izskatās, viņš nav pārāk varbūt liels, jā, ir tas lielais autodvielis, šitas ir 2-pusējs, viņš ir diezgan biezs, viņš labi uzsūc mitrumu
Un, ja kaut kur, piemēram, nevienu logu un iekšpuses noslaucīt, ar tikpat labi var paneļus slaucīt, var, kad pēc mazgāšanas arī pašu mašīnu noslaucīt un tīri labi uzsūc, jā. Es nezinu, vai viņa visu mašīnu uzsūks, jā, pēc mazgāšanas. To es neesmu pārbaudījusi. Un parasti es esmu tik slinka, ka atklāti sakot, es ar tādu arī aizbraucu. Es izslauku tikai tās ap durvju malas iekšpusē un pašas durvju malas un tās tie, kas, kur taisās ciet. Un ko es vēl noslauku? Priekšējo stiklu es noslauku, varbūt sānu spoguļus, un ar to arī beidzās. Uz manas mašīnas nekādus pliķus neredz. Ka viņa nokalst, saka, putekļi ātrāk krājoties, bet, es atklāti sakot, to nejūtu. Tā, tad mums ir smaržas. Bija ļoti labas atlaides smaržām. Es brīnos, protams, no vienas puses, ka man ir tikai 3 un vienas ir piedevām man. Jā, jo atlaides bija labas. Es pat, kā saku, es vienmēr esmu piedāvājusi un varu piedāvāt šito te degustāciju smaržu, jā, jo nevajag tikai tā, kā saka, no zila gaisa nopirkt, bet ir iespējams, ir man visi paraudziņi, visu var izvēlēties, var pasmaržot, un tagad es varbūt mazliet tā pieskaršos tieši šitām smaržām. Ko teicu, pie manis var uztaisīt smaržu degustāciju, kur ir mapīte ar visiem aprakstiem, visiem numuriņiem, un te jau ir bloterīši iesmaržināti, jā. Tad, kad iepatīkas un izvēlās, kuras patīk, protams, varam arī no sākuma aprunāt, vai mums vairāk augļu patīk, vai mums patīk ziedu, vai svaigas, vai rūktas. Un pat no tāda jau nevajag visas viņas pat pārsmaržot. Un tad var ķerties klāt, ir visi paraudziņi, jā. Tad var, kā saka, sev kažokā ieliet, lai var pēc tam saprast, vai tiešām tās viņas patīk, lai var izbaudīt, kā viņas atveras, jo ir 3 pakāpju atvēršanās, ir vispirms augšējās notis, ir vidējās notis, un tā saucamā vidējās ir sirdsnotis, un ir apakšējās notis, kur jau viņas tur izpaužās līdz 7–8 stundām, un ja, piemēram, uz drēbēm, vai kā es šorīt matos iepūtu, es pilnīgi vēl pēcpusdienā pilnīgi jūtu mati pakustās, un es jūtu visu to smaržu buķeti, jā, ja no ādas jau viņi ir jau gandrīz tā, tikai tie tās apakšējās, kas ir muskus un ambras, jā, tie tikai jau jūtamas, varbūt notis vairāk, tā no matiem pilnīgi visu buķeti pati pat sajūtu. Jā, tā, tad tas bija par šito. Un tad sāksim ar to, ka smaržas mums vienas ir 167. Redziet, kāds smuks iesaņems, kuram vajag dāvanai, ļoti elegants, skaists. Pudelītes arī viņas ir skaistas čehu stiklas. Jā, tā 167. Es tā vienkārši paņemšu un nolasīšu, jo es viņas no galvas visas nezinu, un kas viņas lai zina. Viņa ir vairāk augļu. Augšējās notes ir tējas lapas, dzērvenes un citroni. Vidējās notes ir sambaks, jasmīns, peonijas, ūdensrozes, rozes, baltais muskus, tā, un bāzes notes, jā, baltais muskus, koksne, paučūlī, ambervūds un vaniļa. Meitene, kura pasūtīja, viņai patīk rūgtenes notis. Es tagad pasmaržošu, jā, bišķi tāds rūgtumiņš, bet ļoti tāds vieglas, gaisīgas, svaigas, es teiktu, jā, rūgtumiņš ļoti vieglas,
tiešām tādas vasarīgas, pavasarīgas notis, vieglas, es pat teiktu, jā, viņa ir kā augļu vairāk, laikam tāpēc, ka tur ir no augšējās notis ir dzervenis un citrons, jā, bet tā kā šitas bloterītis ir pastāvējis jau mapītē, es vairāk teiktu, ka es vairāk jūtu tos ziedus, jā, un no sākuma es varu iedomāties, ka tas skābumiņš, dzērveņu un viss no sākuma tiešām atveras un ir patīkami. Tad mums, es tik saprotu, dāvana ir ņemts laikam vairāk tomēr, jo meitene sūtīja. Šitās ir vīriešu smaržas, arī ļoti smukas dāvana. 299. Tā, 299. mums ir. Tā, 299. ambra, koksnes un pikants. Augšējās notes salvija, pipari, kardamons, jā, tādas pikantas notiņas, vidējās ciedras, dzinterkoks, jūras notis, tad svaigums uzvējo, un bāzes notis maniļa, paučolī, muskus un pelēkā ambra. Bāzes noteis pārsvarā ir tiešām tie visi, kas pievelk pretējo dzimumu. Jā, tāds jūras svaigums, jo es saku, pirmās notis es jau šeit vairs nejūtu tomēr, jā. Tās pirmās notis, viņas atveras no 5 līdz 10-15 minūtēm. Pēc tam jau tās nākošās pat stundas līdz 6 stundām iet tās bāzes notis, jā, kas atveras un līdz ar to es šeit ļoti tāds vīrišķīgs aromēts, es teiktu. Man patiktu, ka mans vīrītis tā smaržotu. Tā ka būs viņam kādreiz, kuras jāuzdāvina. Vispirms jānoķer, ko viņš grib, un tad arī šito te uzdāvināt. Tā, un šitās ir 143. Šitās es sūtīju sev. Man principā patīk diezgan tādas svaigas un vairāk ziedu aromāti. Tā, 143. viņas tā arī ir ziedu un augļu. Augšējās notis kivi, rabarberi, rožu pipari, aprikozes. Vidējās notis ciklamene, jasmīni un arbūzi. Bāzes notis muskus un sandalkoks. Principā, jā, viņa ir vairāk, es pat teiktu, ka viņa ir augļu. Bet, vasarai, šīs smaržas ir tik tādas vasarīgi garšīgas, es teiktu. Viņas tiešām pēc tiem augļiem, kaut kur pēc tādām ledenēm pat reizēm nosmaržo. Un pilnīgi, ziniet, atklāt sakot, ka es viņas smaržo, man saskrien siekalas mutē. Man viņas gribās apēst. Es ceru, ka mani neviens neapēdīs. Ka nevienam neizsaukšu tādas pārāk asociācijas, bet, tātad aromāta augšējās notis atklājas krāšanā eksotisko augļu, kivi, rabarberu, sārtu aprikožu un rožu piparu akordu kompozīcijā. Tad ansamblī pamazām ienāk harmoniskās sirds notis, kuras atklājas vieglā un svaigā gatava arbūza, maiga jasmīna ziedu un ziedoši virzotu rozā ciklameņu skanējumā. Jā, tas arbūs ar to jasmīnu, viņiem tāds tas sajaukums ir, ka, momentiem ir tāds, kā, jā, ziedu tas svaigums un brīžiem, ka gribās iekosties. Maiga un aburoža bāzes šleife, kas izausta no sandalkoka un muskusa notīm, piepilda izsmalcinātu aromātu ar mundru pavasara noskaņojumu. Jā, pavasaris, es teiktu vasarā arī tāda pat tveicīga vasaras diena reizēm uzvirmo. Tā, tas ir par smaržām. Es jūtu, ka es esmu jau bišķi aizrāvusies un diezgan daudz laika es esmu patērējusi uz smaržām jums stāstot. Jo, tiešām tas tāds garšīgs moments ir. Un te vēl man ir veselas 3 tieši pārtikas piedevas. Jā.
Es neteiktu, ka tie ir vitamīni, jā, jo no vitamīniem te ir diezgan maz, bet tās ir pārtikas piedevas. Tagad es bišķi vairāk pastāstīšu tieši par šīm pārtikas piedevām. Tā, viens ir kardio, to es pasūtīju tētim. Tad kardio, jā. Kardio ir tieši sirds aizsardzībai, sirds, viss, kas sirdī vajadzīgs. Šeit ir 60 kapsules, jādzer ir pa vienai kapsulē 2 reizes dienā, tātad veselam mēnesim. Es domāju, pēc mēneša kaut ko jau bišķi var saprast, jā, vai uzlabojas tas tā pašsajūta vai vispār bez izmaiņām, jā, bet, mazāk lietot, es domāju, nav tiešām jēgas. Tātad sastāvā ir taurīns, vienā kapsulā ir 250 mg. Viņš uzlabo sirds muskuļu darbību, veicina holesterīna un glīkozes līmeņa asinīs pazemināšanos. Pēc tam ir vilkābele, kas ir vairāk kā nomierinoša tāda, jā, rutīns, kas mazina kapilāru trauslumu. Koremzīns Q10, kas enerģijas apmaiņai un izturību, slodzi var turēt, jā, cilvēks. B grupas vitamīns B5, B6, B12 piedalās arī enerģijas apmaiņā, jā, un B grupas vitamīni vispār mums ir diezgan nepieciešami, jo daudzus mēs varam uzņemt tikai ar pārtiku, un daudzus mums viņus neizstrādā, bet, pārtika, kā zināms, diemžēl mēs nevienmēr visu tik ļoti pareizi ēdam, un ne tik ļoti viss arī tajos dārziņos un augļos ir, un ar gadiem mēs viņus varbūt arī netik ļoti pārstrādājam un uzņemam. Tad ir seleksēns, kas aizsargā sirds un asinsvedu šūnas no brīvajiem radikāļiem. Jā, tāds sastāvs, es domāju, tīri tāds labs priekš sirds, jā, un tā. Tad nākošais. Antisvīta. Antisvīta jau šitā būs laikam es, ko sūtu 3. vai 4. porcija. Viņa ir 60 kapsules. Lietojams arī ir 2 kapsules dienā. Jā, viņš ir mēnesim porcija, jā. Porcija. Šitā te kastīte arī ir taurīns, kas ir, kā jau mēs noskaidrojām, ka uzlabo sirds muskuļu darbību, jā, kā vajadzīgs, jā. Taurīns vēl arī piedalās insulīna vielmaiņas pareizā apmaiņā, jā. Tad ir džimemmas skābes avots, kas palīdz pazemināt cukura līmeni asinīs, hroms, mikroelements, kas ir nepieciešams glikozes metabolismam, jeb glikozes apmaiņai organismā, jā, kāpēc saka, gribas saldumus un visādas kūciņas, jums hroma trūkst, jā. Biotīns piedalās makronutrientu apmaiņā, tātad makronutrienti, jeb biotīns palīdz uzsūkties visām vielām, kas arī šeit ir, ko papildus varbūt uzņemat, palīdz labāk uzsūkties. Un inulīns, inulīnam piemīt prebiotiskas īpašības, jā. Tātad palīdz mums veicināt labo baktēriju veidošanos zernās. Vai gremošanas traktā labāk izteikties, kā smukāk. Tā. Urologs fito, tātad jau no nosaukuma mēs varam saprast, ka tas ir tieši nierēm, jā,
un urīnpūslim vairāk tieši, un ka fito tas nozīmē, ka tomēr tur ir vairāk tieši visādas zālītes. Fito sastāvā ir brūklenes, kas veicina normālu urīna orgānu darbību un funkcionēšanu. Pēc tam ir miltenāji, tradicionāli tiek izmantoti tūsku mazināšanai un palīdz samazināt urīnceļu iekaisumu. Kadiķi satur aktīvās vielas terpēnus, ēterisko eļļu, vitamīnus, uztur izvades un attīrīšanās procesus. Zeltgalvīte palīdz ierobežot patogenās floras vairošanos, tai piemīt urīnzenošas īpašības. Maura sūrene tautas medicīnā tradicionāli tiek lietota novārījumu veidā, un viņa arī ir tāds kā pretiekaisumu darbība, kosa uztur urīna orgānu sistēmas normālu stāvokli un detoksikācijas procesus. Tātad viss ir dabīgs, visas ir zālītes, kas palīdz tieši izvadīt visus šlakus un tam līdzīgi un uzturēt urīna orgānus kārtībā. Es principā vairāk ņēmu sev, jo man reizēm gadās tīpaši augstā laikā, ka nezinu kāpēc, jāsāk kaut kur, jāsāk skraidīt tur, kur karaļi arī iet kājām, kā saka. Un es viņu neceru parasti uz pastāvīgās, kā saka, šitās te, jo arī viņai ir jādzer 2 reizes dienā pa vienai kapsulai, 60 kapsulas tas ir mēnesim, bet, es tā, jūtu, ir bišķi tā, nekomfortabli, bišķi padzeru, kādas dienu, 2, varbūt 3, atkal nedzeru un tam līdzīgi, Varbūt tā nav labākā pieeja, bet man tas darbojas un es tā viņas lietoju. Tā kā tā. Tas ir viss uz šodien dienu. Paldies, ka skatījāties. Man bija prieks būt ar jums kopā. Tā līdz nākošajai reizei.